Wake up! Man ir viens no maniem pirmajiem bērnības video, kad es pie mūsu ģimenes draudzenes Ritas zelta mikrofonā dziedu Tu saviļņoji mani, lasīt es nemāku, runāt arī nemāku. Man liekas, tā dvēsele, kas ir nepieciešama karaokas dziedātājiem, tā jau man ir bijusi vienmēr klātesoša, bet tad pārnest to tādā profesionālā līmenī, tas notika mazliet vēlāk. Es teiktu pusauģu gados, jā. Es vienkārši gribēju padalīties ar pāris tādiem saviem atklājumiem karaokas jomā. Šis ir ļoti labs variants. Man ceļš patīk šī daļa. Love, 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 I want your love. Tā ir tāda forša. Tā ir, protams, cita versija. Tā ir Tēnijam. Es patīšu mazliet priekš. Away, far away. Nav tā atmosfēra īsti, tas nevar. Tas atkarīgs no publikas, jo tomēr jau tas nav man. Tas ir viss kaut kā lielāka vārdā, un tad ir vienkārši jāsavienojas ar to publiku, un ir jāsaprot, kāda dziesma šoreiz varēs pacelt viņu dvēseles, sadziedēt. Man personīgi mīļākā, protams, ir Pie baltas lapas. Jā. Vai Toxic. Un Adele vienmēr, protams, vienmēr sirdī. Man daudz teikuši, ka es īstenībā izklausos pēc viņas. Jā, šodien nebūs, diemžēl, Evanescence. Te viss vienkārši ir superīgi. 2014. gadā es kļuvu par gada karaokeri Latvijā. Tur sākumā bija novadskatis, tad bija reģionālās. Nedrīkst jau tā kļūt lepns, bet toreiz izpogāja Nikolai Puzikovu. Es saņēmu tādu lielu grapefruit statuju, jo mikrofons jau bija aizņemts. Tas kļuva par tādu karaoke simbolu. Es nevaru, skatos vienkārši tām dziesmām, un man dvēsele dzied man līdzi. Jā. Un tad, protams, es pieņemu arī pasūtījumus. Tā cilvēki reizēm. Kādreiz bija tā, ka karaokē cilvēki paši sevi izvēlēs dziesmas, bet tagad es atnāku, viņi izvēlās man dziesmas. Take me to church. Set fire to the rain. Es vienkārši nevaru. Tas karaoke ir dzīve. Vienmēr esmu gribējis būt dziedātāja, bet man skolā pateica, tev nav balss, tev nav dzirde un tu nevari dziedāt. Pagāja laiks, kad es nedziedāju, un vienā brīdī es sapratu to, ka nē, man vajag dziedāt. Bet bija jau par vēlu, lai iet uz mūzikas skolām un kur tik vēl nē. Tāpēc es sāku dziedāt karaoke. Un tad es te arī rakstu latviešu karaoke. Šit tāds arī izskatās. Un tad arī viss kaut kāda sarakstiņa ir. Un tad es atrodu, kur ir miks. Latviešu karaoke. Un tad, Rīgā ir, tajā brīdī bija tikai viens karaokas bārs. Visas dziesmas bija krieviski. Es krievu valodu nemāku. Tāpēc es paņēmu dziesmu, kura bija pārtulkota krieviski. Un dziedāju pāri angliski vārdos, kuros es jau zināju. Un es jūtu tik spēcīgu un skaistu adrenalīnu un sapratu to, ka nē, man ir jādzied karaoke. Un tad es sāku iet online karaokas pāros un kur tik vēl nē. Un tagad jau es esmu šeit un es dziedu visur un visādi. Visas dziesmas, visus žanrus un mani pat sauc uz ballītēm kā karaokas dziedātāju un es reju tīri ar domu, ka dziedāšu karaoke. Pirmā dziesma jau. Es arī improvisēju daudz ik laikam. Ar mani atkal runā, Kaijas runā, rītā vakarā. Un es arī aicinu, lai dzied man līdzi, jo savādāk, tad vajag to sinerģiju kopā ar klausītājiem.
Rudens no prāta vētras, Laternu stundā, vai arī kādu angļu dziesmu noteikti pieminēt. Love is a losing game no Amy's Winehouses. Un tad, ir tādi, kur ir, populārākas dziesmas, un tur tādas pišķiņ mazākas. Un tad, protams, tā, kad ir tad vēl tematiskās ballītes, tur ir Ziemassvētki un Valentīna diena un Miķeļi. Un tad arī katru reizi ir bišķi savādāks tas, bet safe, nē, tur arī es dziedājusi. Tā. Un tad šis tā speciāli jums. Divi neģeļi sēž jumta korē un dzied, tāpat kā es. Katram nodāvinai, katram, kas garām iet, un šādi arī paiet man tie vakari. Wake up, self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Father, in your eyes forsaken me, in your thoughts forsaken me, in your heart forsaken me. Oh, I cry when angels deserve to die. My self-righteous suicide.